Man prieks ir stādīt priekšā jums Līga Badauķe, Rimi Latvija personāla vadītāja. Es domāju, ka mēs arī saskaramies ar šo te jautājumu arī no nesen presē par to, cik viegli atrast darbu. Arī laikam tieši kā reiz jūsu sistēmā. Jā. Lūdzu. Jā. Tad es pastāstīšu par jauniešu nodarbinātības iespējām tieši mūsu uzņēmumā. Pirms es stāstu par to, kādas ir šīs iespējas, nedaudz par to, kas mēs esam, nav noslēpums. Visi no jums noteikti to zina. Taču gribētu pieminēt, ka mēs operējam 3 dažādiem formātu tīkliem, veikaliem, tātad lielveikali, hipermarketi un arī superneto zemo cenu veikali. Strādājam Latvijā 15 gadus un esam 10. gadā bijām 5. lielākais darba devējs. Ja runājam par darbinieku skaitu, tad uzņēmumā šobrīd strādā 4800 darbinieki un no tiem ir 215 biroja darbinieki. Un šeit jau ir arī tātad informācija par jauniešiem un Aivis jau minēja, ka pārsvarā uzņēmumos ir ap 10%, tad Rimi Latvija jaunieši tieši vecumā no 18 līdz 24 gadi ir 21%. Tā kā tas ir diezgan liels īpatsvars, bet kā jau arī Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi minēja, tad pārdevējs kasieris ir viena no tām top pozīcijām, kur šie jaunieši tātad arī strādā bez pieredzes. Nu jā, tad par šīm te iespējām. Iespējas ir kādas, tātad darbs veikalos, šobrīd ir 200 vakances un visdažādākās pārdevējs kasieris, pavārs, konditors, maiznieks. Un tātad, teiksim, ja runājam par pārdevēju kasieri, tad tiešām mēs neprasam nekādu īpašu pieredzi, neprasam augstāko izglītību. Tātad cilvēks, kas ir pēc pamatskolas vai vidusskolas ar vēlmi strādāt un iegūt šo pieredzi, tiek gaidīts mūsu uzņēmumā. Tālāk, teiksim, ja runa ir par pavāriem, maizniekiem, tad tomēr šī kvalifikācija ir nepieciešama, bet arī mums ir, teiksim, jau sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ir 2 mācību grupas, kur mācās tieši pavāri. Es ceru, ka tur ir arī daļa jauniešu šajās grupās iekšā. Ja runājam par to, ka jaunieši, protams, grib prestižākus darbus, nepārdevēja kasiera, grib kaut ko interesantāku, tātad birojā sēdēt pie datora, būt asistenti, speciālisti, vadītāji, tad jā, arī birojā piedāvājam šīs te vakances vidēji, teiksim, asistenti gadā ap kādu 10, visdažādākie, gan administratīvie, gan teiksim, iepirkuma asistents, gan datu ievadas operators. Nu, un šī ir tā pozīcija, no kuras tad jaunietis var sākt veidot savu karjeru uzņēmumā. Un nu, šeit gan mēs prasam, lai šim te kandidātam būtu šī te augstākā izglītība. Un atkarībā no sfēras, kurā strādā, ir šī te svešvaloda, angļu valoda. Un ļoti bieži ir nepieciešama šīs te Excel un datorprasmes ļoti labā līmenī. Nedaudz vēlāk pastāstīšu par vadības praktikantu programmu. Tā ir jauno talantu programma, jeb topošo vadītāju. Tātad tiem jauniešiem, kuriem jau ir lielas ambīcijas un spēj sev prezentēt un zina angļu valodu un ir mērķi, tad pastāstīšu par šo te programmu. Un bez šīs tad vēl mēs vasarās piedāvājam darbu skolēniem, tātad vidusskolēni, pamatskolēni, 15, 16 gadi. Tātad 1, 2, 3 mēneši praktizēties un gūt savu pirmo pieredzi uzņēmumā. Un 11. gadā tāda bija ap 90 jauniešu. Prakse veikalos un birojā esam atvērti, sadarbojamies ar vairākām universitātēm un tātad principā ir reti tie gadījumi, kad mēs atsakam praksi gan veikalos, gan birojā iziet, gan personāla daļā, grāmatvedībā, loģistikā, ļoti daudzi. Un var teikt no pieredzes arī to, ka daļa no šiem te praktikantiem tad arī paliek. Uzņēmums viņus ir pamanījis, ir novērtējuši viņu attieksmi un spējas, un šie jaunieši tad arī paliek un strādā. Kā piemēru, teiksim, personāla daļā
pēdējo 2 gadu laikā mums bija vairāk praktikanti, 2 palika strādāt par personāla asistentu. Viena pēc gada jau tika arī paaugstināta par mācību koordinātoru. Tā kā, principā visas iespējas. Jā, un tad, protams, arī atvērtās durvju dienas, kur jaunieši var apskatīties, kā mēs sadarbībā ar Praxe.lv un organizējam ēnu dienas, ekskursijas. Arī mūsu departamentu vadītāji iet uz augstskolām un stāsta lekciju ietveros dažādus praktiskus piemērus par to, kā organizēt mārketinga kampaņu vai kā tiek vadītas ikgadējās pārunas. Tātad tie ir praktiski jauniešiem pastāst, kā notiek darbs uzņēmumā. Jā, un apsolīju pastāstīt par vadības praktikantu programmu, jeb topošo vadītāju programmu Grow Faster. Tieši šobrīd notiek atlase arī jau 8 gadus šāda programma pastāv Rimi Latvija. Un tātad jaunietis pēc augstskolas ar nelielu pieredzi varbūt pilnīgi bez nekādas pieredzes, bet ir jābūt tātad augstākai izglītībai, angļu valodas zināšanām un motivācijai, protams, arī ambīcijām būt vadītājam. Un, ja iztur šo konkursu, tad šim jaunietim ir iespējams 7 mēnešu laikā izmācīties mūsu dažādos departamentos, strādāt arī veikalā un pēc programmas pabeigšanas kļūt par nodaļas vadītāju veikalā. Gadu nostrādājot veikalā, šim jaunietim ir iespēja strādāt gan veikalā, kļūt par veikalu vadītāju, vai strādāt birojā un kļūt par iepirkumu vadītāju vai jaunāko loģistikas vadītāju un tā tālāk. Tā kā šogad mums programma absolvēja 5 jaunieši, un es ceru, ka mēs jūnijā atlasīsim ne mazāk kā 5 šādus jauniešus. Vēl. Tā kā tas no manas puses viss. Paldies!